tie nesenie mūsu valstī notikumi, kas bija, janvāra notikumi, kas notika vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Šo notikumu sakarā un gaismā jāsaka, arī šogad notikuši ir daži atceres un dažādi piemiņas pasākumi, bet arī tematiski šajā ziņā iedarās kāds cilvēks, kurš šajā ziņā varētu padalīties ar mums par brīvības, varētu teikt, apgūšanas laiku, ja par to laiku, kas bija īsti ilgi vēl, tik neilgi, varētu teikt, pēc gadiem pirms mēs ieguvām tiešām šo brīvību pagājušā gadsimta beigās. Jāsaka tā, ka tas bija laiks, cik es saprotu, kad 80. gadi varētu droši teikt, ka nekas patiesībā neliecināja, ka Latvija ir iegūs brīvību. Ja mēs tā pēc gadiem skatāmies, tad liekas cilvēki domā, jā, tur jau viss jau virmoja un tā. Tajā ziņā mēs šeit profesoru Feldmanu šīs draudzes sakarā, kur jūs arī bijāt 87. gadā šeit, ja? Kad cilvēki domā, jā, tad jau pilna šī baznīca bija tāpēc, ka pateicoties tajā atmodas laikam, 80. gadu sākumā nekas neliecināja, ka mums jau būs brīvība, un pēc tieši tas, ka šis dievnams bija pilns, tad to var uzskatīt patiešām tādu zināmu fenomenu tajā laikā. Bet tad arī stādīšu mūsu priekšā un aicināšu viņu lūgt, un paldies, ka jūs piekritāt uz šādu sapulcēšanos mežu parka draudzē. Jāsaka tā, Izvērkļa ordeņa bildesnieks, ja? Ordeņa piedrības vadītājs. Ordeņa brālības. Valdes loceklis. Un kā jūs teicāt, kā vēl var stādīt jūs priekšā? Man ir apliecība, te rakstīts Nacionālās pretaušanās kustības dalībnieka apliecība. Un kas bija ar kuniem? Tad es to pasāku. Labi. Padod jums vārdu, Jānis Roškāt, paldies. Sveicināt visi mīļie latvieši, mīļie kristieši. Es tā rēķinos, mēs tā runājām kaut kur uz minūtēm 45 un mēģināšu iekļauties, un pēc tam, ja jums vēl spēks būs pēc 2 stundām jau pirms, varēsim vēl uz jautājumiem, atbildēm pakavēt laiku. Bet es gribētu sākt ar vienu mazu epizodi, varbūt vienu no dramatiskākajām tanī ceļā visā, kas iezīmēja to pretošanos kustību, un arī pēc tam mūs jau visus apcietināja tiesa 83. gadā, un tur bija Lidija Lasmana, Daroņina, Gunārs Astrā, Reimanas, Jānis Vēvers, viņš dzīvo tepat netālu, Augstceltnē tagad. Mūs arestēja kādus 10 latviešus un piespied dažādus soda laikus. Man piespied 8 gadus sevišķi stingra režīma nometnēs, soda nometnēs čekas, un mūs visus tiesa nodēvēja par sevišķi bīstamiem valsts noziedzniekiem. Un lūk, tā vienā 84. gada janvāra naktī mūs pārved no Čekas uz centrālu cietumu, un pēc tam pa etapu sūtīja uz Sibīriju, uz speciālām Čekas soda nometnēm, 3 vīriešu nometnes, tur bija un 1 sieviešu. Un šis te etapa ceļš, kur caur daudziem cietumiem gāja vilcienu maršruti, tas bija viens no dramatiskākajiem vispār apcietinājumu laikā. Ziemā bija ārkārtīgi augsts šajos vagonos, un vasarā atkal bieži vien bija ārkārtīgi karsts. Un, lūk, veda no viena cietuma uz otru, un no Rīgas mums pirmais pieturas punkts bija Pleskavas cietums. Un lūk, vienā naktī tas vilciens tur pieturēja, šie arestantu vagoni bija pie pasažieru sastāviem klāt, pasažieri to vispār nezināja, no ārpus šis vagons ar neko neatšķīrās, tāds pat zaļš bija, tikai logiem bija no iekšpuses priekšā restes, un tur, kur bija tās kupejas, tur bija viss no restēm, tāda restu siena, un katrā kupejā, kur normāli atradās parasti, laikam bija 6 cilvēki, mūs tur sadzina kādus 20-25, jo bija vēl otrais stāvs arī. Tā, kad apsēdās apakšā, tad vajadzēja pieliekties, te bija rīdeļa, tad tāda lūka, kuru atmet atpakaļ, tad tur varēja ielīst iekšā, arī tupus tikai būt. Piedzina turpilnu, ar suņiem rītot, cilvēkus sadzina iekšā, ieslodzītos cik var, un tad nākošo un tā. Nu, lūk, un tā mēs nonācām Pleskavā. Tur ir milzīgs cietums no kaut kādiem seniem laikiem ar tādiem kazemātiem, un mūs novietoja pagraba kamerās.
ar tādiem logiem, kā jau pagrabos, briesmīgos apstākļos, uz grīdas bija ūdens, tur bija ķieģeļi, noliekt, pa tiem mēs lēkājām, divstāvu gultas, nāras, kā tur sauc. Pirms tam mūs ieved tādā tumšā telpā, kur stūrī bija kaut kāds lupats. Izrādījās, ka tie ir matrači, bet viss tas saturs, kas tam ir matraci iekšā, viņš bija sakritis jau vienā stūrī, tā kā tur vajadzēja to lupat maisu paņemt, kaut kā uz tiem metāla režģiem izlīdzināt un tā mitrumā gulēt vajadzēja. Un tajā kamerā vēl bija tāds betona paaugstinājums, stūrī vienā atklāts. Tā bija tualete. Nu, varat iedomāties, kāda apstākļa faktiski jau pat loks netur tā kā šajā cietumā, un tā cietuma bija gandrīz visi padomju savienībā. Daudzi tur bija nosēdējuši jau 20, 30 gadus. Es satiku vienu ieslodzīto, viņu sauca Matvei Čuks no Baltkrievijas, viņš bija nosēdējis 45 gadus. Un es varu teikt, ka pirmais, ko es tur arī ieraudzīju, kad tā sabiedrība, kas tur dzīvo un kā dzīvo, es teiktu, tā ir pilnīgi cita civilizācija. Viņiem pilnīgi citi priekšstati, cits dzīves veids. Viņi nepazīst tādu, piemēram, olu vai sviestu, naudu. Tie, kas nosēdējuši 40 gadus, viņi vispār nezina, kas tā ir nauda, viņi nekad nav turējuši šo naudu rokās. Un pilnīgi viņiem ir cits priekšstats, un vēl iezīmīgi, ka tur valda milzīgs naids. Varētu domāt, ka tur vajadzētu solidaritātei būt, taču visiem ir viens liktenis un jāizdzīvo visiem kopā, bet tieši pretēji. Tas viss dzīves saturs tur ir tik drausmīgs. Es runāju tagad par kriminālām nometnēm, ja? Cietumiem. Un tur nospēlē kārtis pat, kad vairs nav savas mantas, tad nospēlē kādu citu ieslodzīto mantas, un tad man jāatņem viņam ar varu ir un jāatdod tam, un pat aizgāja līdz tam, kad bija diezgan daudz gadījumu, kad pat nospēlēja cita ieslodzītā dzīvību, un tad vajadzēja viņu noslēgt kaut ko. Tā kā tā atmosfēra tur briesmīgi, un vēl to atmosfēru padariet nepanesam arī tas, ka tur nepārtraukti caur dienu tiek gatavots čefīrs. Tas nav kefīrs, tas ir čefīrs. Un lielākā valūta cietumā ir melnā tēja. Tās tējas paciņas, apmēram, nu tad bija tādas apmēram tik lielas kvadrātpēdīgas tējas paciņas, viena tā tējas paciņa uz alumīnija krūzīti tik lielu, un tur jau gāzes plītiņa, jeb elektriskā plītiņa nav. Tad paņem noplēšu no palaga, jeb no krekla, jeb no kaut kā tādu strēmeli, auduma, sarītina viņu kā piltuvi, un tad aizdedzina apakšā, tur ir vilkme, un tad uz šo te tur krūzi un vāra tēju, čefīru. Un variet iedomāties kādi dūmi, ja vienkārši vienu palaga malu dedzina, ja, tas ir tādi kodīgi dūmi, plus vēl smēķē visi, logi attaisāmi nav. Ja, nu, apmēram tāda bija tā situācija. Un man tur bija līdz šī pati bībele, un redziet, man bībelē kā grāmatzīme ir žilete. Jums arī kādam grāmatzīme ir žilete? Laikam nav. Nu, jūs nesiet tā bijuši laikam cietumā. Nu jā, es pastāstīšu, kāpēc man ir grāmatzīme žilete. Jaunā paudze laikam vispār nezina, kas tā žilete ir. Ja, mēs jau mūsu laikā lietojam to bieži. Nu, lūk, man brīnumainā kārtā bija bībelīts Rīgas centrāla cietumā, un Čekā viņu vajadzēja atņemt, bet tas ir cits stāsts atkal. Bet man viņa bija, un es tur pamazām sāku Pleskaus cietuma kamerā runāt ar ieslodzītajiem un teikt, kad nu, tas taču ir briesmīgi, kad jau tie apstākļi ir tik katastrofāli, un jūs vēl ar tādu naidu viens pret otru, viens otram zogat, viens pret otru nostājieties, lamājieties, viss tas. Bet ir cits dzīves ceļš, kas ir parādīts rakstos, kad cilvēks viens otru mīl. Un nevar jau uzvarēt otru, ja tu viņu piekāji un nosit gar zemi, piespied ar kāju pie zemes, tu jau uzvarētājs neesi, jo viņš tur guļot, viņš tikai domā, kā tiks augšā,
un kā to pašu izdarīs ar tevi. Bet ja tu viņu spēj padarīt par draugu, tad tu esi uzvarējis. Un tad viņš ir jau tavā pusē, un jūs esiet kopā. Un tā ir pavisam cita dzīve. Un tā runājot, daudz ieslodzītie nāca man klāt un lūdza pastāst man vēl kaut ko, pastāst man vēl, vai tiešām man cerība ir, vai tiešām es arī varu ar visiem tiem noziegumiem sākt jaunu dzīvi. Un faktiski bija rinda pie manis, man pat naktī laika nebija, kad gulēt, viņi nāca un lūdza parunājies ar mani, jo neviens nekad viņiem vispār nerunāja, tikai lamājās. Un lūk, tā pagāja vairākas dienas, un es atkal vienreiz runāju, tādā pusbalsī ar vairākiem ieslodzītajiem, kā grēks sagandē dzīvi, un mums bija kamerā viens čigāns. Viņš jau bija sirms, viņam bija kādi 70, 75 gadi no Daugavpils, un viņš bija zaglis pēc likuma. Zaglis pēc likuma ir sevišķa zagļu kategorija, tāda kā zagļu mafija, tās ir autoritātes. Viņas ir arī tagad, ja sekojāt līdzi 16. janvārī Maskavā tika nošauts zaglis pēc likuma, Krievijas augstākā autoritāte, Ģeda Hasan, ja? Uz viņu divreiz šāva, un šoreiz viņš tiešām mira. Un zaglis pēc likuma kļūst tad, kad viņš ir profesionāli iemācījies zagt, tad viņu kronē, un ar šo momentu viņam vairs nav tiesība nekad dzīvē strādāt algotu darbu. Viņiem ir sava kase, obšķāk, no tā viņi tiek finansēti. Ja kāds nokļūst cietumā, tad apgādā viņu ģimeni, viņu pašu, un tāda kā solidaritāte viņiem ir ļoti apjomīga. Un lūk, un tādā visā zagļu un arī ieslodzīto pasaulē viņiem ir augstāka autoritāte, viņi ir kā tiesneši, viņi visu izlēmi, kārto, un lūk, šīs čigāns no Daugavpils arī bija tāds, kuru tur respektēja visi, un viņš tur visu nokomandēja, izšķīra, ja tur kaut ko vajadzēja, un viņš bija pirmā persona. Un es tikai jūtu, ka tad, kad es runājos ar ieslodzītajiem, viņš tur kaut ko ņurdi un šausmīgi neapmierināts, un uz manīm tās skatās dusmīgi, un vienā brīdī viņš pienāk klāt un saka man, zin ko, krievu valodā, protams. Tas, ko tu saki, ir pareizi varbūt, bet tas neatiecās uz čigāniem, un tu, kad tā runā, neskaties uz manī. Es saku, kā tā? Čigāniem ir atļauts zakt, un Kristus pats atļāva, un uz mums neatiecās tas. Es saku, kā? Viņš saka, Bībelē tā, ko tu lasi, ir rakstīts, ka tad, kad Kristu Golgātā sita pie krusta, tad tur bija vairāk čigāni, un viņi nozaka 2 naglas. Un tādēļ kājas netika pienekotas. Un Kristus to redzot no krusta teica, tādēļ es jums čigāni uz visām paudzēm atļauju zakt, un tas jums grēks nebūs. Savu citu viņi tā arī tic, un tādēļ čigāniem zakšana ir tas pats, kas pierādziņā pēc. Ja? Viņiem nav nekādu sirdsapziņas pārmetumu par to. Es viņiem saku, zini, es esmu izlasījis vairākas reizes Bībeli, un Bībelē nekas tās nav rakstīts. Viņš saka, nē, ir rakstīts, es skaidri zinu, un ja tavā Bībelē tas nav rakstīts, tad tev nav īstā Bībele. Un viņš palika tik dusmīgs, ka viņš piegāja pie manas gultas, man tur virsbikses bija uzliktas uz gala, tādās sporta treniņbiksēs es biju, kā mēs visi, un paņēma tās manas bikses, un tā demonstratīvi piegāja pie savas gultas, un savā maisā iemet iekšā un nolika. Pēc turienes likumiem man vajadzēja ar varu viņam atņemt to. Un mēs gaidījām katru savu etapu, jebkurā brīdī mūs varēja paņemt vešanai uz nākošo cietumu, un ja tad vajag braukt bez biksēm, tas bija 84. gada janvāris, salas kaut kur mīnus 15, 20, tad tur gandrīz vai bojāja tā divi. Un es jūtu, kad uzreiz kamerā pieklus, mēs bijām kā 25 ieslodzītie. Iestājās pilnīgs klusums, un jo viņi saprata visi, ka tagad redzēs, kas tā būs. Es jau visu laiku teicu, ka Dievs jebkuram dievbijam cilvēkam palīdz, un ka ļaunums ir jāuzvar ar mīlestību. Un tagad tieši bija šāds gadījums. Man te bija ienaidnieks, un tagad viss skatījās, kā tad es uzvarēšu tagad ar mīlestību.
Un, protams, kad es biju samulsis arī, un vienīgais, ko varējies, klusīt pie sevis lūdzu Dievs, tu redzi šo situāciju, palīdz man. Un tādā klusumā pagāja kāda varbūt pusstunda, un mums atkal atvērās kameras durvis un ienes kamerā žiletes. Cietumā nagus griež tikai ar žileti, vārdu dzen arī. Tur tādas turētājus, metāla maziņus un kādas 4 žiletes. Un tās žiletes iedod apmēram uz stundu pusotru, un pa šo laiku lūk, ar šādu te žiletīti, viņi ir šausmīgi asa, jā. Es redzēju? Jā. Ar tādu ir jānodzen vārda, nu to mēs visi zinām, ka to var diezgan viegli, bet jānogriež arī ir nagi. Jā, tas ir ļoti grūti, bet cita ceļa nav, jo šķērs nedod, tas ir ierocis jau, ar kuru var nodrukt viegli. Nu, mēs visi ķeramies klāt, apstrādājam, ko vajag. Un es pēc kāda laika skatos, tas čigāns kaut ko lādējās zem deguna, lamājās, rīles viņam sasistas bija, nebija vispār. Viņš saka, atkal nevar nogriezt, un tie maitas, un tur lādu visādi, ja. Un es tā uzmetu acis, jā, viņam tiešām tāda, nu, gandrīz kā 5 mm nagi jau ieplēsājuši, jo viņš mēnešiem nebija varējis griezt, un vispār katastrofāli viņam ar tiem nagiem. Un es tā skatījos, un man palika kaut kur žēl viņu, es viņam piegāju klāt un teicu, zini ko, es tev palīdzēšu tos nagus nogriezt. Viņš saka, kā palīdzēs? Es saku, nu tā, apsēdies un es tev palīdzēšu. Viņš tāds samulsis galīgi apsēdās, es paņēmu to žileti, nodrukos tur pie viņam, mēģināju griezt, nu neiespēju. Viņi tik biezi tie nagi, tad paņēmām ziepes, ūdeni, krūzītē iemiecējām bišķītiņu, pagaidījām 5 minūtes, nu un tad es pamazām mēģināju griezt un tā lieta aizgāja. Un tagad es tā griežu tos nagus un es skatos kaut kas te pilni. Es tā paskatos un čigānam asaras pilni. Jūs ziniet, cietumā asaras un pie tam zagļi pēc likuma, tas ir kaut kas absolūti neiedomājams. Viņš būtu jebkurā citā situācijā gatavs bijis 5 reizes nomirt uz vietas, bet neparādīt tādu vājumu, ka viņš raud. Un es tā griežu un viņam tās asaras pila un viņš saka, zini, Jāni, es gribu pēc tam ar tevi parunāt. Nu, un es viņam nogriezu tos nagus, un viņš aiziet tūjitās pie savas gultas, paņem tās manas bikses no sava maisa, atnāk pie manis, atvod atpakaļ un saka man, zini, es esmu ļauns cilvēks, lūdz par maniem Dievu. Un kopš tā brīža mēs kļuvām labākie draugi tur, un viss tā kamera bija pārsteigta, un viņiem bija viss saprotams, kā ar mīlestību var uzvarēt ļaunumu, un tas čigāns likās, ka kļuva vispār par citu cilvēku, un mums tur iesākās pavisam cita līmeņa sarunas. Un tad viņu paņēma uz vienu etapu, pēc kaut kādām nedēļām mani paņēma. Piesdienas mums gan bija viens uz Sibīriju, un tāpēc kaut kādām nedēļām 4 apmēram es biju jau nokļūst līdz Sverdlovskai, tas ir Sibīrijā tur. Un man atkal veda kārtējā arestantu vagonā, un vedot garām tām kupejām, kur jau aiz tām restēm ieslocītie pilns, un viņi skatās visi, ko ta ved, es pēkšņi dzirdu kaut kur pazīstam balsi, Смотрите, Божий человек идет, Божий человek идет. Tas ir, redziet, kur Dieva cilvēks iet, un tas bija mans čigāns. Tā bija pēdējā reize, kad es dzirdēju viņu, un šis bija arī man viens no spilgtākiem piedzīvojumiem, jo es ļoti labi sapratu, ko nozīmē vienu šādu zagli, kurš visu mūžu ir zādzis, mēģinājis, grēkojis, vienkārši vest pie saprāta un pie Dieva. Un ar to mēs, protams, varam teikt, ka šīs kristīgās pamatvērtības un evaņģēlijas ir izšķiros gan mūsu personīgā dzīvē, gan ģimenē, gan sabiedrībā un arī valsts dzīvē. Un tieši tādēļ arī apvienotās Eiropas
idejas tēvs Roberts Šumens savā laikā teica, vai nu Eiropa būs kristīga, vai tās nebūs nemaz. Pēc tam mēs nonācām savās nometnēs, man tā bija 317. Tur bija daudzi jau pazīstami līdz tam pasaulē cilvēki, kā pareizticīgo mācītājs Glebs Jakuņins, Lietuvas katoļu mācītājs Cigitas Tiemkjavičus, viņš tagad ir viens no bīskapiem, Viktors Maskolcevs no Sakarova grupas, daudz cilvēki, dažādi no Gruzijas, Ukrainas, Krievijas, mēs tur bijām kāda apmēram 100 ieslodzītie, bet tā jau bija Čekas speciālā nometne. Un vēl es gribētu no šī posma vienu mazu epizodi par vienu zinātnieku Viktoru Maskolcevu. Viņš bija 25 gadus bijis kompartijas biedrs, PSRS ķīmijas ministra pirmais vietnieks. Pāraudzībā bija visa Padomju Savienības militārā ķīmiskā rūpniecība. Un viņš bija notiesāts uz 10 gadiem. Tas ir atkal cits stāsts, kādēļ, ļoti dramatisks, bet ļoti neparasti vērot bija šo cilvēku, kurš visu savu dzīvi bija bijis kompartijas biedrs. No aristokrātiskas ģimenes, pazaudējis tagad pilnīgi visu ar nodzītiem matiem, arestanta apģērbā, un tā mēs tur stundām ilgi runājam par dzīvi un diskutējām. Un es redzēju, kā pamazām brūk viņa ateismus, visas viņa komunistiskās idejas, un pēc kādu 3 mēnešu apmēram tādām sarunām viņš kļuva kristīgs cilvēks. Glebs Jakuņins ejot prom, man bija atstājis savu jaundarību, krievu valodā šī man bija atņemta jau tad. Un mēs slēpām šo jaundarību nometnē, jo visu laiku tur ik pa brīdim bija, kā sauc šmons, tas ir kratīšana, kad visu pētīja mēs tur kartupeļos un kurnu katru reizi glabājām, un viņi nevarēja atrast. Viņi Čeka zināja, ka mums šī jaundarība ir, bet tā arī visu to gadu laikā viņi nespēja viņu atrast. Un tad šis Viktors Maskolcevs teica, ka, bet jā, te ir rakstīts, kad cilvēks kļūst kristīgs, viņam ir jāpieņem kristību. Un tad viņš lūdz, lai es viņu nokristu. Un tad mēs lūdzam Dievu un arī meklējām tādu iespēju. Un mums virtuvē tad bija dežūrs, kad vajadzēja mizot kartupeļus. Bija tāda liela cinkota vanna, tāda liela, jā, agrāk bija tāds. Tagad jau vairs nav laukos, varbūt kaut kur vēl ir. Un tad mēs izmantojām vienu nakts brīdi, kad tā vanna bija tukša, un pa klusu aizlavījāmies uz virtuvi, un es viņu kristīju tur. Pēc tam mēs jau pēc gadiem tikāmies. Tas viss bija ļoti dramatiski, un es gribētu šo posmu varbūt apkopojot teikt tā, ka daudz tur gāja bojā, daudz ieslodzītie kļuva invalīdi. Arī es biju 7 reizes karcerī, kur viss tiek atņemts un milzīgā salā 20-30 dienas iznāk tur cīnīties par dzīvību un nāvi, bet paldies Dievam, Dievs man pasargāja. Un tas bija ļoti smags laiks, bet tāpat laikā tas ir arī manas dzīves visvērtīgākais un dramatiskākais laiks. Un ja kādreiz Gandijs, Indijas nacionālais varonis, teica, ka viņš uzskata, ka katram cilvēkam derētu reiz dzīvē nonākt cietumā, lai saprastu šo dzīvi, tad es varu viņam piebalsot, ka tik tiešām tas atver pavisam jaunas kritērijus uz dzīvi un ļauj saprast arī cilvēku dziļāk, un es nenožēloju, ka arī man bija tāda iespēja šos gadus būt. Tas pulkstenis skrien, kā varētu apturēt.